apjausmas, ko arhitekts dara un kurš ceļ mājas. Bērnībā man drīzāk bija miljons ideju par savu ķīmijas institūtu, dzīvnieku glābšanas biedrību un tam līdzīgi. Bet par arhitektūru es izdomāju droši vien tikai 12. klases beigās, pašā pēdējā brīdī. Bet bērnībā man noteikti bija ļoti daudz talanti, kas liecina par arhitekta profesiju, piemēram, noskicētas sienas istabā, arī bērnības grāmatas visas pilnas ir ar dažādām skicītēm, kā arī droši vien arī grāmatplaukta apgāšanai bija kaut kāda arhitektoniska koncepcija toreiz. Un tālāk par pašu diplomdarbu procesu, kas man visvairāk palicis ar atmiņā, ir tas, ka 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā vienmēr var zvanīt kādam kursabiedram, neviens neguļ, visi strādā, un tas ir tāds nepārtraukts darba process. Un par arhitektūru nākotnē es domāju, ka turpināsies tā tendence pa ekoloģisko arhitektūru, ka ilgtspējīgs un ekoloģisks nebūs tikai tā kā piekārtne projektiem aplikatīva, bet tas būs tiešām izstrādāts un arī varēs sastapt īstas pasīvās mājas, ne tikai aplikācijas par tām. Bērnībā es gribēju kļūt tikai par 3 lietām. Par žurnālistu mana mamma bija žurnāliste, par modes dizaineru mana mamma bija dizainere, un tad kaut kādā brīdī es gribēju kļūt par arhitektu. Un arhitekti bija tas, ko es tiešām ļoti gribēju. Nu, tā. Tad būtu par bērnību. Savukārt par to, kas man patīk diplomdarbu procesā, bija tas, ka bija tik daudz interesantas informācijas, ka es pēc pašām beigām nezināju, kā man beigās būs mans diplomdarbs. Un to es pat apsvēru domu, ka varbūt pat nepaspēju šajā gadā, bet paspēju, un tas ir labi. Un savukārt par to, kā būs arhitektūras pēc 5 gadiem. Un tikai man ļoti nepadodās teikt prognozes, tad es pat īsti nezinu. Izvēlēt pateikt to, kāda nebūs arhitektūra pēc 5 gadiem. Tas būtu drīzākais. Un es domāju, ka tas nebūtu nekas futūristisks, nekas tāds pārdrošs un tāds, ka būs vienkārši turpināsies esošais process. Bērnībā es nedomāju konkrēti par ko es kļūšu, to es sāku domāt pusauģu gados, bet neapzinātā veidā tādas es cēlu sapņu pilsētas un mājas, gan Smilšu kastē, pilsētā, sētā, Jūrmalā ar citiem bērniem tur tādā veidā. Un diplomdarba process man palicis atmiņā ar novietni, kas ir ķemē, kas ir absolūti perfekti skaista vieta, gan dabas ziņā, gan vēl varbūt kādās citās ziņās, vai arī tur pašreiz nekā nav. Tas man arī paliks ilgu laiku atmiņā. Un arī vēlmi tur aizbraukt un atgriezties ik pa laikam paskatīties, vai tur kas notiek vai ne, varbūt kādreiz pat iesaistīties procesā, ja tur kaut kas notiktu. Un par nākotnē tuvākajā, es domāju, ka nekas ļoti būtiski, nekādas izmaiņas straujas nebūs, bet palēnām varētu būt, kad visu pozitīvo pusi, kas, es domāju, būs kvalitāte pieaugs tīri varbūt lokāli Latvijā, bet ekonomiskā situācija būs svarīga, kas viens puses pozitīvi, jo speciālisti ir uz konkurence un tiks spiest uz kvalitāti, kas ir būtiski, no otras puses varbūt negatīvi, jo tas ietekmēs ko un kā, ko var atļauties būvēt un nebūvēt un tādā veidā. Okay. Laikam pirmā atmiņa no bērnības par to, ko es vēlējos kļūt, bija autobusu vadītāji. Man ļoti patika tie lielie garie dzeltenie autobusi, bet tad man mamma pateica, ka autobusus vada tikai vīrieši, un tad es sapratu, ka man nav lemts. Par citiem
kaut kādām profesijām es īsti neatceros, bet pēdējos apmēram 10 gadus šķiet, ka es zinu, ka es vēlētos kļūt arhitekti. Un diplomdarba procesa atmiņā palicis sajūtas par to, ka tas bija tāds ļoti atbildīgs posms un mērķis, ko sasniegt, un tajā pašā laikā arī sajūta par to, ka tas būs kaut kāds posms dzīvē, kas būs noslēdzies. Un par arhitektūru nākotnē. Arhitektūra, manuprāt, kļūst arvien sarežģītāka. Arhitektūras radīšanas procesā ir jāiesaist arvien vairāk cilvēku. Man liekas, ka nākotnē tas arvien mazāk būs viena cilvēka veikums, bet arhitektūra radīsies komandas darba rezultātā. Bērnība. Vai es gribēju būt bērnībā arhitekts? Man liekas, ka es kopš sevi atceros, esmu gribējis būt arhitekts. Patiesībā jau laikam, kad bērnībā pašā vēl ne, tas kaut kad vidusskolā atnāca. Jā, jo mans vectēvs bija arhitekts, un es sāku domāt, ko varētu. Un kaut kā viņš man iedvesmoja patiesībā ar savu būtību, nevis pat ar konsultācijām, bet ar savu esamību. Un es nolēmu, ka varētu mēģināt. Man bija kaut kādas alternatīvas, bija kaut kas, es domāju, varbūt vēl uz sabiedriskām attiecībām, vēl kaut ko, bet tas bija tā nenopietni. Tas bija tāpēc, ka vajadzēja rezerves plānu. Tā kā jā, varētu teikt, ka es esmu jau vienmēr gribējis būt arhitekts. Par diplomu darbu. Tā diezgan dīvaini, man nav tādas konkrētas vienas lietas, kas būtu visvairāk paliks atmiņā, jo man liekas, ka man palikšu atmiņā ir pilnīgi visas detaļas. Man bija ļoti liela diplomu darba teritorija, tur bija kaut kāds 5 km garumā ielas trase ar perifēro teritoriju, un man būtībā ir atmiņā palikušas pilnīgi visas detaļas. Man liekas, ka es atceros katru stūrīti, gan ģenplāna līmenī, gan reālajā fotofiksācijas un teritorijas apskats līmenī. Es esmu tik intīmi pazīstama ar šo Jelgavas perifēro teritoriju, kad es pat neesmu jelgavniecis, bet šobrīd man tā pilsēta ir tik ļoti tā sirdī iegājusi tieši ar to milzīgo detalizācijas pakāpi. Tas būtu par diplomu darbu. Par nākotni, par arhitektūru nākotni. Protams, kā jau visi, es arī par to bieži domāju, bet redzot, ka noteikti pirms 5 gadiem arī cilvēks jau tieši šo pašu jautājumu uzdeva. Un tad es atceros to laiku pirms 5 gadiem, es atceros šo brīdi un secinu, ka būtībā arī pēc nākamajiem 5 gadiem būs līdzīgas tendences. Es domāju, ka pilsētu vide vai arhitektūra tās vizuālajā izpausmē būs tā ļoti fragmentāri mainījusies. Būs kaut kādas inovācijas, kaut kādas jaunas detaļas, bet pa lielam jau viss saglabāsies, nāks tikai kaut kādi jaunpienesumi klāt. Bet es domāju, ka tās lielākās izmaiņas būs risinājumos pielietotajos. Kā mēs zinām, Tagad sāk popularizēties energoefektīvās mājas, energoresursu taupība un domāšana par šādiem jautājumiem. Es domāju, ka tas ir ieņēmis tādu kursu ar ģeometriskās progresijas ātrumu. Tas progresē, un es domāju, ka tas arī būs tas, kas nākotnē būs raksturīgi. Pats no bērnības īsti neko neatceros, bet māca stāsta, kad jau pirmajās klasītēs esot jau gribējis būt par arhitekti. Un nekādas citas īsti domas man arī neesat bijušas. Pats cik es atceros, kaut kad vidusskolā 10. klasē izlēmu, kad es taču būšu arhitekts. Tā diploma darba izstrādes process visvairāk droši vien paliks atmiņā ar spriedzi, kas pēdējā mēneša laikā pakāpeniski auga, kā arī to, ka pēdējā naktī pirms nodošanas, kad viss ir gatavs, protams, ka neko nevar izdrukāt vairāk. Un tā par arhitektūras attīstību. Un tuvākajā nākotnē visdrīzāk attīstība arvien vairāk noteiks vidē draudzīgās, enerģiju taupošās un enerģiju radošās tehnoloģijas, kas arvien lielāku nozīmi iegūs jebkurā būvobjektā.